Čau visiem! Es esmu Aivis Ceriņš. Ikdienā es pārvietojos ar kājām, ar automašīnu, un, ja ir siltāks laiks, es labprāt izmantoju velosipēdu. Kā zināms, no šā gada 1. janvāra ir stājušies spēkā jaunie ceļu satiksmes noteikumi, kas attiecās uz visiem satiksmes dalībniekiem. Gājēji, autobraucēji, velobraucēji. Tāpēc mēs veiksim interesantu eksperimentu. Esmu aprīkojis savu ikdienas velosipēdu, jeb rumaku, kā es viņu saucu, ar kamerām gan priekšā, gan aizmugurē, lai pārbaudītu un nofilmētu un parādītu jums, mīļie, kā tas viss darbojās reālajā dzīvē. Nu ko, laižam ielās! Sagājam zaļo gaismu, tad laižam Valdemāra ielu Vīsnes pa kreisi uz Zirņiem. Tā, sākumā es braucu pa pirmo malējo jostu, smuka gar maliņu. Mans mērķis ir pārkārtoties uz vidējo joslu, jo es gribu veikt manevru pagriezienu pa kreisi. Pa kreisi uz Zirņu ielu, lai nokļūdītu grīziņam. Aizlādīšu čaļiem uzspēlēt basīti. Tā, pārliecināmies par drošību, pārkārtojamies. Jā. Tā, tuvojas krustojumam. Ļoti labi, iedegās sarkanais. Labi, pagaidīsim, apstājamies tepat pie līnijas. Tā, kas ir jāņem vērā jaunajos noteikumos? Es drīkstu veikt kreiso manevru no šīs pozīcijas, kas šobrīd atrodos. No vidējās joslas labās puses var veikt šo manevru. Kas man būs jādara? Pretīm braucošie auto man ir jāpalaiž. Es izbraušu krustojumā līdzīgi kā ar automašīnu. Tā, iedegās zaļais. Es rādu, ka es veikšu manevru pa kreisi. Tā, vēlreiz parādām manevru, lai visiem ir skaidrs. Varam sākt manevru un laižam. Tagad ir interesanti, te nedrīkst samulst, jo viņi iebrauc savā joslā. Un es vēlos pārkārtoties pa labi. Paldies! Tīri feins manevrs sanāca. Ko teicu, parādīšu vēl vienu interesantu vietu, kas ir jaunajos ceļu satiksmes noteikumos, ka velo braucējs drīkst šķērsot neregulējumu gājēju pāreju. Braukšus iepriekš bija jāstumj. Vispirms, protams, jāpārliecinās ir par drošību. Vai visi droši no abām pusēm. Tā, te mūs palaiž, paldies. Un te mūs arī palaiž. Paldies. Super. Nu redz, cik laipni šoferīši. Un laižam tālāk. Šobrīd braucu pa Miera ielu. Braucu pa Miera ielu, te ir lieta tāda, ka gājiet ir ļoti, ļoti šaura. Pa brauktu, īsti braukt ar velosipēdu ir sarežģīti. Tramvajs sliedes, automašīnas, bruģis. Nu, ļoti, ļoti neiespējami. Tā mums pretī ir, kur velobraucējs salviens brauc. Un te ir jāuzmanās. Te ir jāuzmanās no cilvēkiem, kas iznāk ārā no veikaliem. Tā kā jābūt ir super fokusā, nepārtraukt. Un rekur arī kāpnes ir, kas uz ietas ir. Tā, un te ir būtiskākais, braucot pa tādu ielu kā Miera iela, ir ievērot to, ka gājējiem ir priekšroka. Vienmēr tas ir tā, ka tu redz gājēju, tad viņš ir pirmais un tikai pēc tam tu. Protams, to var brīdināt ar zvaniņu, ka tu tuvojies no tā, ka viņš pēkšņi uzskrien tev virsū. Bet nu braukt šeit pa bruģi ir diezgan nereāli. Un jābūt, kā es teicu, fokusāts laiku. Nu ko, šobrīd slaižu pa vienu no foršākajiem Rīgas veloceliņiem, Skolas ielu. Te arī jāņem vērā tas, ka no Vārturiem var kāds izbraukt ārā, un te ir šis veloceliņš divos virzienos. Tā kā jāņem vērā arī pretēji braucošie. Un jāskatās arī uz mašīnas durvīm. No veloceļa es varu griezties pa taisno uz Lāčplēša ielu. To atļauj noteikumi. Vēlams, tagad piebrauc pie krustojuma, ir labi apstāties šādi pirms luksuforu, jo te ir tā, ka var nāk gājēji tie, kas brauc no Lāčplēša ielas, lai viņiem es varu dot ceļu. Un šobrīd situācija, ka man pretī brauc meitene, man viņa ir jāpalaiž, jo viņa brauc taisni un es veicu manevru pa kreisi. Tā, mēs šobrīd ļoti labi redzam. Man pa kreisi ir zaļais, gan gājējiem, gan automašīnām. Kad var cilvēki paiet garām, ja es apstātos tālāk, tad viņi īsti nevarētu man paiet garām un es viņiem būtu priekšā. Šeit ir noregulēta luksofora tā, ka Pirmais zaļais būs man kā velobraucējiem. Mēs ļoti labi redzam. Un mēs laižam, rādam pagriezienu, ka mēs laižam pa kreisi. Hopā. Ļoti labi. Un te mēs esam apakaļ uz
velo joslas jau no velo ceļas nogriezās velo joslu. Un mēs laižam tālāk smuki pa Lāčplēša ielu uz priekšu. Nu, ko mūsu šodienas mazais eksperiments ir noslēdzies? Kā mēs noskaidrojām, ka pie jaunajiem ceļa satiksmes noteikumiem mazliet ir jāpierod, gan pašiem velobraucējiem, gan arī autobraucējiem. Pa brauktuvi ir pārvietoties ātrāk, bet jau galīgi nav nekādas iespējas. Ir bruģis vai sliedes vai vēl kaut kas. Drīkst braukt arī pa ietvi. Ir jāņem vērā, ka gājējiem tur būs priekšroka. Un jāatcerās, tu neesi vienīgais dalībnieks ceļa satiksmē. Tāpēc atceramies virzienu rādītāju. Un, lai viss būtu labāk, cienām viens otru, un tad jau būs jauka diena. Čau!